Paldies, kolēģi, par atbalstu un par to, ka jūs uzticējat man turpināt strādāt valde suverēnā vārā. It kā es jau bieži uzstājos, pieradu publiski uzstāties, bet vienalga katra uzstāšanas ir tāds kā uztraukums un nervozitāte. Bet šodien vienalga vēl īpašāks moments un vēl lielāks uztraukums. Jo partija suverēna vāra saka no restartu no mazumiņa un mazo cilvēku grupiņas. Un tagad mēs pārvēršamies jau par nopietnāku politisko spēku, par nopietnāku domu biedru komandu. Tiešām es uzskatu, ka suverēnā vāra spēks ir komandā. Tos cilvēkus, kas apvienojas, kuri nav vienaldzīgi un kuri kopā vēlās kaut ko mainīt Latvijā. Es sagatavoju runu vairāku nedēļu garumā un vienalga uztraucos un no galvas nevarēšu viņu pateikt. Dēļ tā es atļaušos, nesodiet mani bargi, nolasīt tās domas, ko es ar sirdi un dvēseli esmu uzlikusi uz papīra. Mēs dzīvojam sarežģītajā un konfliktiem piepildītajā laikmetā. Laika, kad tuvajos kaimiņos Ukrainā un it kā tālajos austrumos Palestīnā plosas nežēlīgie kari un katru stundu mirst cilvēki. Pagaidām, it kā mierīgajā Latvijā, neplosas fiziskais karš, bet patiesībā Latvijā notiek karš. Virtuālais un informatīvais karš. Jāsaka atklāti, ka Latvijā notiek informatīvais karš. Valsts un sabiedrība tiek gatavota reālai kara darbībai Latvijas teritorijā. Politiķi, eksperti, dažādi dienestu pārstāvji katru dienu no visam iespējamiem mediju platformām stāsta par draudiem, sēj cilvēkos bailes, uztraukumu un kultivē naidu. Naidu ne tikai pret ārējiem kaimiņiem, Krieviju un Baltkrieviju, bet arī pret iekšējiem. Rodas sajūta, ka kopā ar vakcīnu pret Covid-19 cilvēkiem iepotēja naida vakcīnu. Naidu, kur arī piebaro ik pa laikam, ja viņš gadījumā izsikst vai paliek mazāks ar kārtējo devu. Politiska elite sagraba varu izmantojot politehnoloģijas, spēcdienestu un inženiertehnoloģijas paņēmienus. Viņi kontrolē mēdī izplata sev izdevīgus naratīvus, uzperk vai iebēdē oponentus vai opozīciju. Valsts pārvalde augstākajos amatos menedžmenta līmenī ērti un komfortabli iekārtojas politiskai elitei pietuvinātie vai arī radinieku klāni. Latvijas sabiedrība katrs cilvēks tiek pārbaudīts caur nacionāla naida prizmu. Jeb varētu pateikt, ka naida pote pret Latvijas dzīvojušiem Krievijas Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem. Tas, kas piekrīt un uzņem poti un atkārto pareizo mantru, pagaidām tiek akceptēti. TVNet žurnālista vai Rus LSM žurnālistu piemērs ir spilgts tām apliecinājums. Kamēr viņi piekrita un translēja vajadzīgu naratīvu, viņiem bija darbs. Viņi atļāvas pateikt kaut ko pretēju, un viņi pašlaik ir bez darba. Jebkurš cits, kas mēģina paust atšķirīgo viedokli, tika iznīcināts. Pagaidām ne fiziski. Galu galā mums taču ir demokrātija. Bet mentāli vai emocionāli tiek kancelēts, izmantojot cancel kultūru paņēmienus, kura bija veiksmīgi aprobēta Covid-19 laikā. Cilvēki tiek atlaisti no darba kaut kādu citu iemeslu dēļ. Tie, kas strādā valsts pārvalde, iziet pārbaudes uz lojalitāti, jo ir taču ievestas tādas normas. Politiska elite Saeimā, piemēram, Kiršteina, nekautrējas publiski aicināt citādi domājuši krievu tautības cilvēkus ievietot nometnes
un ar vagoniem izvest. Plaši pazīstāmie žurnālisti, kas ir sabiedrības elite pēc būtības arī žurnalistiskajā vīde. Publikācijas nosauc Latvijā dzīvojušos krievus par cūkam, kolorāda vabolem, vaitņikiem. Sociālos medijos komentāros tiek pieļautas naidīgas un uz fizisku izreikināšanos vērstie aicinājumi. Citu viedokļu paudoši influenceri sociālos tīklos tiek piekauti. Jūs esat dzirdējuši, kā publiski no varas puses vai politiskas elites tiek izteikts viedoklis, ka šāda rīcība Latvijā nav pieņemama. Es neesmu dzirdējusi. Es redzu, kā medija, raujoties pēc lētas popularitātes, provokatīvi publicē naidu kurinošus rakstus. Mūsu ar Juliju pēdējais piemērs ir tam spilgts apliecinājums. Es uzdodu sev nākamo jautājumu. Kas būs sekojušais solis? Un es redzu Slovākijas piemēru Fico, kuru sašāva. Sanāk, ka globalisti sūta signālu. Tie, kas nepiekrīt, iet pareizas traume, ar viņiem drīkst izreikināties fiziski. Man ir bail. Un es nedzirdu atbalstu. Diemžēl. Ko šādos apstākļos var izdarīt partijas suverēnā vara? Vērtējot ārējo vidi un politiskai elitei pieejamus resursus, 30 gadus veikto propagandu rezultātus, varētu teikt, ka mēs neko nevaram izdarīt, neko nevaram mainīt. Bet ticība tam kungam, taisnībai, saviem spēkiem un gaišiem cilvēkiem, kas mūs atbalsta, mēs varam pārvarēt šos šķēršļus, pārliecināt citus un paveikt daudz labus darbus. Ūdens pīliens akmeni grauj. Pašlaik pirms Eiroparlamenta vēlēšanām politiķi parāda savas īstas sejas un cenšas paslēpt. Patiesībā pirms vēlēšanām tagad politiķi uzvilka maskas, izmantojot polittehnologu izstrādātas manipulācijas, bet savas īstas sejas viņi paslēp. Politiska elite nevar lepoties ar sasniegumiem Latvijas ekonomikas izaugsmē. Pa 10-15 gadiem mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas. Demogrāfija ir 2 gadus pēc kārtas sit antirekordus. Mums apmēram katru gadu izmirst iedzīvotāju skaits vienlīdzīgs Salaspils pilsētai, jeb 22 000. Medikamenti ir dārgāki Baltijas valstu vide. Rindas pie medicīnas speciālistiem vai izmeklējumiem jāgaida no 2 līdz pusgadam vai ja ne ilgāk. Pensionāri katrs 4. iztiek ik mēnesi ar ienākumiem no 400 līdz 500 eiro, jeb dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Piensaimniecība, kura agrāk bija Latvijas lauksaimniecības virzītais spēks, atrodas dziļā krīze. Tiek slēgtas skolas un pastu nodaļas lauku teritorijas. Vairākas pašvaldības taupības nolūkus pāriet uz īsāko darba nedēļu, atlaiž cilvēkus un samazina atalgojumu. Un tāpēc retorika, politiska elite izmanto tikai un vienīgi militarizācijas tēmas, iebiedēšanas tēmas un cilvēku sanaidošanas tēmas. Politiska elite pārāda, ka spēj veiksmīgi realizēt tikai politiku, kura ir vērsta pret kādu kaimiņu, ārējo vai iekšējo. Politiskie oponenti, kuri debašu laika savu uzrunu saka ar to, ka viņi Eiropas parlamentā cīnīsies pret suverēno varu, ir nožēlojami, jo viņu rīcības motīvs ir nevis cīnīties Eiroparlamenta par Latvijas pensionāru pensijas atbalstu un nodrošināšanu Eiropas Savienības vidējā līmenī. Nodrošināt sociālu labklājību, sabalansēt zaļo kursu ar Latvijas tautsaimniecības interesēm un vajadzībām. Atšķirībā no šādiem politiskiem spēkiem
Suverēna vara konsekventi aizstāv un turpinās aizstāvēt konservatīvas vērtības. Mēs aktīvi organizējam piketus pret Stambulas konvencijas pieņemšanu un aizstāvējam cilvēku tiesības pret piespiedu vakcināciju, pret Pasaules veselības organizācijas līguma parakstīšanu. Vēršam sabiedrības uzmanību uz jaunu pašu nesamrīgo. Informējam sabiedrību iknedēļas strīmos par neliederīgiem tēriņiem un par šaubīgiem nodokļu maksātāju naudas terējumiem. Ja mani ievēlēs Eiroparlamentā, es noteikti atgādināšu par nepieciešamību ievērot Eiropas līmenī, pieņemot lēmumus subsidiaritātes principu, kas nozīmē, ka lēmumi tiek pieņemti maksimāli tuvu vietējai, nacionālai tautas interesēm un vajadzībām un nepieciešamībām. Zaļajam kursam ir jābūt sapratīgajam un sabalansētiem, un arī jāatbilst tautsaimniecības situācijai un ekonomikas iespējām. Izņemt naida matricu nav viegli, jo viņa ir, diemžēl, šo 30 gadu laikā ir iedzīvojusies. Jebkuru cilvēku, kas šaubies par COVID-19 vakcīnu, marginalizēja. Jebkuru, kas pašlaik pauž citādu viedokli, arī mēģina marginalizēt un piekrist tā kancelēšanai. Šo instrumentu tagad izmanto, lai atbrīvoties no nevēliem politiskiem konkurentiem. Lai sanaidotu savā starpā Latvijas dzīvojošos latviešus un krievus pēc tautības pazīmēm. Manipulējot ar informāciju, sašķelto un iebiedēto sabiedrību vieglāk pārvaldīt un sadedzināt kara ugunskura. Suverēna vara aicina nepadoties uz provokācijām, apvienoties un kopā spēkiem pamodināt sevi Lačplesi, uzvarēt tumšo brunenieku no ārzemēm implicēto tautai naida poti. Paldies!